Antoni, apsveicam vēl vienreiz ar titulu. Kā tas var būt, ka viens spēlētājs Latvijas klubā nospēlē 250 spēles? Jā, es esmu vienīgais tāds spēlētājs, man liekas, pat 150 neviena mums kluba nav. Es klubu esmu ļoti ilgi jau, un es šodien vienīgais no tās komandas, kurai pēdējo reizi uzvarēja 20. gada čempionu titulu. Tāpēc jā, es esmu tāds dzels vīrs tajā komandai. Jā, bet pastāst, es esmu dzirdējis, ka tev ir piedāvājumi arī no ārzemēm bijuši. Kāpēc tu esi uzticīgs šai organizācijai? Jā, man bija piedāvājumi, es biju tuvu, lai aiziet, bet arī tur daudz sīkumu, daudz faktoru arī ietekmē, lai es kaut kur aizietu. Arī līguma ziņā un infrastruktūra, kāda tur ir komanda, par ko cīnās, jā, jo mums arī Riga cīnās visu laiku par visaugstākiem mērķiem. Ja kaut kur varbūt nav tik labs čempionāts, es saku, ka nav mums tādi seši vienlīdzīgi komandas, mums ir tādi 2, 3 un pārējie bišķi zemāk līmenī. Tāpēc varbūt man arī gribētu aiziet kaut kur, bet es neesmu viens, man ir ģimene, bērni, tāpēc es domāju pa visiem kopā. Tu jau pieminēji, tu esi vienīgais, kas bija iepriekšējā titula izcīnīšanā. Kas šogad bija citādāk? Salīdzinām ar tām iepriekšējām 4 sezonām, kad neizdevās, tagad izdevās. Bet tas 4 sezonas arī nebija tā, kā mēs bijām ļoti tālu. Viena sezona bija tad, kad mēs zaudējām pēdējā kārtā. Tas bija ļoti sāpīgs sitiens pa mūsu komandai, jo mēs visu sezonu bijām pirmajā vietā, un tikai pēdējā mēs arī tā palikam otrie. Mēs visur kaut kur bijām tuvam, katru gadu mums tika visaugstākie mērķi. Šogad mums viss sanāca. Arī komanda, treneru štābs, arī uzticība no vadības treneriem. Grūtajā momentā tas moments, kurš mums bija mākslīgajā laukumā perioda, kad mēs pēc metas 2-1 mājās mēs zaudējām. Vai es nezinu, laikam mēs zaudējām tajā momentā. Un pēc tās spēles mums bija tas gājiens, uzvaru gājiens, kurus mēs līdz šodien mēs neesam zaudējuši. Šodien mēs pārvaram mūsu, atkal neizšķirs konta stadionā, bet kopumā bez zaudējuma tas periods. Arī kolektīvs. Un paldies treneriem par uzticību, arī vadībai, kā ticēja mūs, un mēs sasniedzam mūsu mērķi. Pacietība. Tā ir tā galvenā lieta, kas visu laiku vienmēr bija problēma. Tev nav pacietības, tu atlaidi treneri aprīlī, maijā, tu uzreiz jūnijā logā, kā logs vērās vaļā, tā tu atkal sastāvu būvē no jauna. Jā, tā kā jautājums, kā būs uz nākamo gadu, jo cik tas kodols paliks, cik atkal nāks klāt, jo skaidrs, ka Rīga ir jāpastiprinās uz čempionu līgu, tur tomēr atkal tie mērķi būs augstāki, bet vismaz sāk izskatīties, ka pamazām parādās pacietība, pamazām parādās pēctecība, jo mēs atceramies to iepriekšējo posmu, kad Rīga vispār vinētos 3 laikam titulus pēc kārtas, un toreiz arī bija sastāvu kodols, tur bija Paničs, tur bija Šāričs visu laiku vidū, tur bija kaut kāds kodols, kaut kāda pēctecība, kā viņi visi pazuda, tā principā arī pazuda tie tituli. Tā kā tas laikam ir jāmācās. Tur, jā, arī Stugu nevajadzēja pazaudēt, jā. Bet tas ir tas, jā, kas galvenā izmaiņas pagājušajiem gadiem, tā ir pacietība. Beidzot iemācījās pie pirmā stresa brīža nekrist panikā un netaisīt dumjas izmaiņas. Jā, tu domāji, skatījās uz RFS, kāpēc viņiem sanāk viss, vai paši vienkārši saprat? Grūti pateikt no iekšienes, jo tas ir jāprasa viņiem pašiem. Jo, ja reiz baumas bija martā par to, ka tie rezultāti tik un tā mazu paniku radīja, bet laikam pat varam formulēt tā, panika radās, bet panikā beidzot tika pieņemts pareizs lēmums, nevis nepareizs. Arī tas ir jāmāk. Stresa situācija pieņemt pareizo lēmumu. Tas pats, ko dara futbolists laukumā. Viens ir, ka tu dari treniņos ar, nezinu, tur bez pretestības, tur 130 pulsā, cits, ka tu to dari 170, 180 pulsā ar pretestību. Te ir tieši tas pats vadības līmenī. Beidzot viņi pieņēma pareizo lēmumu. Roman, pirmkārt apsveicam ar čempionu titulu. Pēc 4 gadu pauzes tituls. Cik liels atvieglojums tas ir komandai? Ka beidzot Baltijas tādam, teiksim, lielākiem, bagātākiem klubam atkal ir tituls. Jā. Pareizi pateicis, tas pirmais vārds atvieglojums tik tiešām ir liels. Liels ir gandarījums, ka beidzot tā melnā josla ir beigusies. Es domāju, ka 2 gadu atpakaļ tieši šajā laikā mēs arī bijām pirmajā vietā un paši izlaidām no rokām zelta medaļas un varbūt būtu tas viss citādāk aizgājis. Bet bija kā sanāca, tā sanāca. Tā kā liels prieks un gandarījums, ka beidzot tas mums izdevies. Jā, jūs jau noteikti paši esat iekšienē runājuši. Kas šogad bija citādāk no tāda vadības skatu punkta? Darījāt apzināti kaut ko citādāk?
Nu, ja godīgi teikt, tad neko speciāli kaut ko jaunu nedarījām, kā parasti mainījām treneri un mainījām spēlētājus. Ja. Tā kā paši jokojam, ja šogad nesanāk, tad droši vien būtu jāmaina vadība. Tāpēc, ka, kur tā atslēga, kā viņu atrast, lai beidzot atkal pareizā virzienā aiziet, tas ļoti tāds sarežģīts jautājums. Es domāju, manā skatījumā tas ir atrast treneri un spēlētājs, kas būtu uz viena viļņa un viens otru labi justu. Ja? Tāpēc mums prieks, ka mums šogad tiešām izdevās atrast tādu treneri un arī virkni spēlētāji, kuri kopā varēja izveidot ļoti labu kolektīvu. Iekšēni bija ļoti zolīda, mierīga un darba atmosfēra bija ļoti laba. Es domāju, tā ir arī galvenā atslēga. Pirmais, laikam, uzreiz, par ko jāpaslavē, Rīga vairs neatlaiž trenerus martā, lai arī es saprotu, ka tur laikam bija mata galiņā karājās tas viss tās, jo pats atceries, bija izlaista uzvara pret Metu, bija zaudējums pret Daugavpili, bet tas sniegums nebija tik slikts kā tie rezultāti. Tā ir labā ziņa, ka beidzot parādījās pacietība vadībai, tas ir viens. Otra lieta, labi, ja mēs skatāmies pamatsastāvs, it kā ļoti daudz ir nomainījies, tur 6-7 pamatsastāvs spēlētāji, bet tomēr varam teikt, ka tā komanda nav būvēta no nulles, ir kaut kāda pēclasība jau bijusi, un tie jaunie spēlētāji ir likti kaut kam klāt, nevis viss ir notīrīts un viss ceļ pa jaunu. Un trešā lieta droši vien ir tā, ka cik tu atceries daudz savainojumu šajā sezonā. Šobrīd Baba ir savainots. Tajā laikam labākajā brīdī, kurā var izvēlēties, ja ir savainos labāk, lai tagad, kad tas īsti vairs nav tik ļoti nozīmīgi. Sezonas sākumā tur Grimaldo bija problēmas, bet kopumā šķiet, ka nevienas nopietnas traumas šo sezonu nav bijis. Svarīgos brīžos Eirokausos arī vienīgās izmaiņas sastāvā principā bija diskvalifikāciju dēļ, tā kā laikam tie ir tie trīs galvenie faktori, kas kopā apvieno vienu lietu – stabilitāte. Tas ir tas, kas agrāk vienmēr bija RFS un nekad nebija Rīga, tagad ir pretēji. Rīga ir tā, kur ir stabila, tā, kur ir vesela, tā, kur ir kodols. Laikam jau šobrīd varam teikt saspēlēts, un savukārt RFS-am visu sezonu, diemžēl, tās traumas, un tā kā samainījušies šie klubi šo sezonu tieši ir lomām. Treneru faktors, ka viņš ir visu sezonu ar jums? Jā, kā arī iepriekš minēju, paldies vadībai par uzticību, jo bija sezonas, kad tādi momenti mums bija grūti un treneris bija atlaists. Šogad bija uzticība no vadības treneriem, arī komandai, mūsu darbu, ko mēs paveikuši pirmsezonā. Arī pēc tā grūta momenta mēs varējām iziet cauri kopā, nevienu nepazaudēt, un tā arī mēs sasniedzam, ka kopā kolektīvs ir to uzvaru. No malas šķiet, ka pacietība. Redz, tur sezonas sākumā bija tā meķa spēle, Daugavpils mačs, treneris paliek amatā, uzticaties līdz galam. Tas bija apzināti, kad mēģinām uzticēties trenerim. Mēs jau redzam, ka mēs bišķi mainījām savu taktiku jau 3. gadu. Treneris mums sezonas laikā nemainās. Labi, Simo tur pagājušajā gadā aizgāja pēc pašu vēlēšanās, pārgāja uz Skotijas klubu, bet tā bija Stipičs līdz galam, Simo praktiski līdz galam, un arī šogad arī 3. jau treneris noturējās, un lieka viņš būs 1. kas arī sāks jauno sezonu. Tā kā tas tāds arī jauninājums mums, es domāju, ka viņš nekur neaizies, jo līgums viņam ir. Tā kā paliks pie mums. Nekas tāds tāpat. Daudz laika pavadījām janvārī, februārī dienvidos. Tāpat tā kā pagājušajā gadā slikti sākām. Tāpēc es domāju, nākošais gads mēs jau mainījām plānus un atgriezīsimies Latvijā pirmo reizi februāra vidū. Jo parasti sēdējām dienvidos labos apstākļos līdz martam. Tad mēs redzam, ka tomēr tā adaptācija mums jau kuro gadu neiet tik labi pēc treniņu nometnēm. Tāpēc tāds viens jauninājums būs nākošais gads, kad 16. februārī jau būsim Rīgā atpakaļ. Jā, Slovāku speciālists jau pieminēts, Adrians Guļs beidzot jums atnesa atkal titulu. Kāda bija tā viņa izvēle, kas viņam nostrādāja pa labu? Es domāju, ka es tā salīdzinu tos daudzus trenerus, kas mums ir bijuši, vairāk par 20, laikam, precīzi skaitli nepateikšu. Viņš ir tāda tipa treneris, līdzīgs kā Viktors Stipniks, kas mums atnesa pirmos panākumus, arī čempionu titulu un kausu 2018. gadā. Viņi pat vizuāli diezgan līdzīgi. Arī ikdienā, ja viņam tā
salīdzināt, tad viņi ļoti zolīdi, inteliģenti, tādi varbūt bišķi noslēgti, bet tajā pašā laikā ļoti profesionāli. Tāpēc es domāju, ka šī izvēle bija pareiza. Viņš ir labos gados, 50 gadu vecs, ar ambīcijām kaut ko pierādīt, jo savā dzimtenē viņš ir diezgan populārs un pieejams, bet ārzemēs viņam bija tikai viena pieredze Kiprā, nevisai veiksmīga, un tā ir otra. Tā kā es domāju, ka tas nebūs pēdējais panākums viņam Latvijā, tā ceru vismaz. Jums jau kā ierasts leģionāri ārzemnieki ir diezgan daudz. Liela daļa jau bija pagājuši gadu, bet kā ir to kopīgo valodu viņiem atrast? Tas palīdz Mareks Zuntners, palīdz viņiem iejusties, jūs puiši paši palīdzat iejusties. Protams, ar spaņu valodīgiem spēlētājiem mums Marek palīdz. Ir daži spēlētāji, kuri nav tik labi angļu valodu prasmes, bet daži no viņiem labi runā angliski, un viņi arī palīdz pārtulkot spaņu valodu, ja kaut ko viņi nesaprot atsevišķi. Bet tie jauni spēlētāji, viņi nebija daudz šo sezonu, mums daudz palika no pagājušā gada, un arī tie jauni iejūtas ļoti labi un ļoti ātri. Tas bija vissvarīgākais. Arī plus tam, ka mums ir daudz to spaņu valodīgu spēlētāju, un ja to spaņu valodīgs atnāk jaunais, viņam viegli iejusties. Ja viņš būtu viens, tā ir kolektīva bez angļu valodas, tas būtu daudz grūtāk, un viņš nevarētu parādīt savu sniegumu laukumā un parādīt savu sniegumu. Bet tas mums kopā sanāca šogad, ka visi leģionāri ļoti labi iejūtas komanda, un bija it kā sajūta, ka viņi jau ilgu laiku komanda. Jā, man bija līdzīga sajūta. Es šodien vēroju spēles, skatos visi ārzemnieki, arī Brazīļi no Kostarikas. Viņi zaudē divcīņu. Uzbrukuma spēlētāji, viņi skrien apakaļ, strādā aizsardzībā. To nav tik viegli dabūt, vai ne? Šeit Latvijā, kur tev Handas vidusskolā dažreiz jāspēlē, vai ne? Tādos laukumos Esplanādē, Daugavpilī. Protams, un mēs katru spēlē runājam, ka neviens nedos tās 3 punktus. Viņus vajag izcīnīt. Par uzvārdiem, pa turnīru tabulu vietu, tev neviens neiedos to 3 punktu. Mēs šodien gājām uz lauku, mēs zinām, ka būs grūti. Katru spēlē tagad ļoti grūti, mums meta izbrukums arī bija grūti. Sezonas beigas visiem nogurums, visiem vajag tie punkti. Pat šodien Tukumu arī vajadzēja tas neizšķirts, ko viņi dabūja to punktu. Es viņus apsveicu, bet mums bija uzdevums uzvarēt šodien. Mēs šodien to izdarījām, bet ārzemju spēlētāji, kā jūs viņus izvēlaties? Cik daudz jūs tieši arī personības šo te pusi skatāties? Kā viņi spēj iekļauties kolektīvā, vai viņi laikā ir uz treniņiem? Šo sadaļu jūs arī pētat? Dabīgi mums ir sporta departaments, kurā ir vairāki skauti un analītiķi. Principā tas ikdienas darbs. Viņi katru dienu izskata, vairākus 10 futbolistus. Noskatās 10 spēles dienā. Tas notiek katru dienu. Ja? Tāpēc mums ir diezgan liela datu bāze, diezgan lielas pazīšanas pasaulē ar pazīstamiem aģentiem. Diemžēl kādreiz arī nesanāk trāpīt tā, ka tieši it kā spēlētājs, kas ir ar labiem datiem, ja, un it kā parametriem, bet nenostrādā kaut kā. Šogad sanāca tā, ka tieši šie jaunie spēlētāji no Dienvidamerikas, viņi kaut kā ļoti labi iekļāvās šeit. Man liekas, viņi arī tādi sadzīvē, ar viņiem ir vieglāk, jo kaut arī ir problēmas ar angļu valodu, bet viņu dzīves prieks tāds un atklātība, tas ļoti palīdz. Un tas varbūt ir apvienoja kolektīvu. Cik ļoti Mareks Zuntners palīdzēja, jo es arī spēlēju, redzu, ka viņš ar viņiem komunicē. Jā, bez viņa, es domāju, tas nebūtu iespējams, jo tik tiešām ir problēmas zināmas ar valodu, un pat cik viņš perfekti pārvalda spāņu un portugāļu valodu, tad tas ir, es domāju, viņa arī liels nopelns, ka viņi ļoti ātri adaptējās kolektīvā. Jānovērtē arī jāpastāst skatītājiem, ka te ir Dienvidamerikas izlašu futbolisti, kas arī tagad spēlē, vai ne? Kostarika, Peru, vēl arī Audā, Bolīvijas izlase, tā kā šeit ir atkal spēlētāji, kuri labās izlasēs spēlē arī pamatsastāvā, kā Grimaldo, pa 60-50 minūtēm spēlē, tā kā te ir laba līmeņa spēlētāji, laba līmeņa leģionāri un arī, kas nav mazsvarīgā, beidzot motivēti leģionāri. Futbolu un vispār sporta aprindās runājā, ka Riga FC noteikti ir lielākais budžets. Varbūt pat visā Baltijas sportā, varbūt Kauņš Žalgirim ir lielāks. Tie jūsu pārskati ir pieejami. Pagājušajā gadā, ja nemaldos, 13 miljoni bija kopējais budžets. Kā ir ar šo gadu? Cik liels ir jūsu budžets? Jā, kā pareizi pateicu, jo pārskatā to visu var redzēt. Mums nav visai
patīk tā izrādīties ar tiem cipariem. Nu, salīdzinājumu varam pateikt, ka šogad mums ir budžets 2 reizes mazāks nekā Kaunis Žalgirim. Tā kā es domāju, ka varbūt uz gada beigām būs ap 11 miljoniem, bet ko es gribēju tev piebilst pie šī, jo ļoti daudz cilvēku, kas skatās, interesējās par sportu mūsu valstī, viņi domā, ko tie futbolisti tērē valsts naudu. Ja? Es gribētu atgādināt, ka mums ir privātais klubs. Tieši virslīgas klubs nav saņēmis 10-11 gadu laikā neviena centa no valsts. Ja? Tieši otrādi, šogad es domāju, ka mēs iemaksāsim valsts kasē ar nodokļiem uz gada beigām apmēram 2,5 miljonu eiro. Ja? Tā kā tas ir mūsu ieguldījums Latvijas ekonomikā un valstī. Es domāju, tas nav mazs cipars. Man liekas, ka starp biedrībām tā būs otrā vieta aiz sarkanā krusta. Tā vismaz bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā. Un tas ir arī stipri vairāk par pārējiem Latvijas klubiem, sporta klubiem un pat vairāk nekā Latvijas Futbola federācija. Vienu brīdi bija pat lielākais budžets Baltijas sportā, lielāks nekā Kaunis Žalgirim. Šobrīd laikam ir drusku samazinājies, jo bija tā, baidos samalot, no 16 uz 12 samazinājās pagājušajā gadā, ja es pareizi atceros. Nu, katrā ziņā tā līkne bija bišķi kritusies. Bet tāpat skaidrs, ka uz RFS fondu tās joprojām ir vairāk nekā ir konkurentiem, vairāk nekā par Audu Liepāju vispār nerunāsim. Budžeta ziņā Rīga joprojām ir augstākais klubs un agri vai vēl ar tādu naudu pat ir jāatrā par sastāvu, ir jāatrā par treneri. Jā, arī treneris šozonu tiešām ir spēcīgs, labi, ka viņi neatlaida pavasarī, tā var teikt. Bet skaidrs, ka ar tādu budžetu nevar katru gadu zaudēt. Kaut kad tam visam ir jānotiek. Ja vēl konkurenti pavājinās uz pagājušā gada fonda, skaidrs, ka kaut kad Rīga ir jāvinnē, bet Rīga ir arī šogad stiprāk nekā Rīga bija agrāk. Domāju, arī daudz citu klubu arī spēlētāji runā. Tas pats Igaunijā spēlējot Patrikējos, viņš saka, ka šobrīd pēc sastāva, pēc snieguma Rīga ir droši vien Baltijas top 1 klubs futbolā. Bet, ja mēs runājam par budžetiem, tad laikam šobrīd Kaunis Žalgiris basketbolā atkal ir druscītiņi priekšā. Liga FC Baltijā lielākais budžets. Varbūt basketbolā Kaunis Žalgirim ir tikai lielāks budžets. Kā jūs ikdienā to izjūtat? Treniņa apstākļi, bāze, ko dod tas lielais budžets? Protams, mums apstākļi ir ļoti labi apkārt futbolā, mums ir bāzē, mums ir ļoti labi laukumi, un zbori labi, mums ir Dubajā, arī Turcijā. Tas viss paldies mūsu prezidentiem, protams, vadībai, ka tic mums un iegulda to naudu Latvijas futbola attīstībai. Tas tā kā tikai mēs, arī attīstība Latvijai, arī mēs radām to sniegumu arī Eiropā. Šogad, ja mēs bijām tuvu, mums nesanāca, bet nākamgad mums būs vairāk izredzes, darīsim visu no seviem. Atkarīgu, jā. Bet paldies vadībai un prezidentam, protams, par ticību mums un kā iegulda naudu Latvijas futbola kopumā. Neteikšu tikai uz Rīgu futbola klubu. Tas attīstā un pacēla Latvijas futbola kopumā. Pasakais prezidentam sanāk, viņi arī satikt jums? Pirmsezonu, protams, mēs satikām Eirokaus spēles, mēs satikām viņu, protams, šodien viņš mums apsveica Gebtoju, tāpēc kopēja uzvara. Jā, uzvanēja mums video call bija komandai, tāpēc nosvinējām un kopēja uzvara. Man arī cilvēki, kas nav futbolā, tik daudz iekšā un arī no futbola vidus saka, viņi taču nemāk tērēt to naudu. Arī to tu jūti, ka viņi ir iemācījušies to naudu labāk tērēt? Droši vien, arī te jāsaprot tā lieta, ka ir grūti vispār saprast, kāda ir pareizā stratēģija. Tu, piemēram, vari paņemt, kā Rīga arī darīja, viņi paņēma spēlētājus, kuri bija pieredzējuši augstā līmenī, spēlētājus, kuri baudījuši, labi, Jojičs vispār vēl super augstā līmenī, citi ir spēlējuši tur drusku zemākos līmeņos, bet jautājums ir, par to naudu, ko tu ņem, tev ir jādabū nevis labākais spēlētājs, ja mēs datorspēles ņemtu vērā to overalls, nezinu, kā Latvijas pateikt, kopējā prasuma vērtība, tev jāņem nevis tas spēlētājs, kuram lielākā kopējā prasuma vērtība vispār dzīvēs datorspēlē, bet kuram tā būs šeit laukumā, kuram būs motivācija spēlēt. Labi, Skonto stadionā visiem ir motivācija spēlēt, kuriem būs motivācija spēlēt Mažuparkā, kuriem būs motivācija spēlēt Esplanādē, Hanzas vidusskolā un tā tālāk. Jo tas nevienmēr ir viens un tas pats, un kā Rīgas gadījumā arī bieži mēs redzējām, ka labs spēlētājs atbrauca nemotivēts. Tāpēc tur ir ļoti jāatrod tas līdzsvars, to nav viegli atrast. Rīga šķiet, ka beidzot ir sapratusi, vēl arī vienmēr ir tāds, kuriem tu aģentiem uzticies, tev jāatrod ir tas pareizā stratēģija, pareizais tīkls un
šobrīd šķiet, ka arī tie paši dienvidamerikāņi, viņi arī, piemēram, ja nebūtu Marika Zuntnera, vai viņiem tā valodas barjera ļautu atraisīties, tas ir labs jautājums. Ar Mariku šobrīd viņi var arī Latvijā parādīt to, ko viņi prot darīt. Par kluba īpašnieku Aleksandrs Proņins šķiet. Jā, to arī tas nav nekāds noslēpums, to var pārbaudīt Lursoftā, visur, kur tā atvērta informācija. Aleksandrs Proņins ir vienīgais kluba īpašnieks un patiesi labam guvējs. Jā, tas, ka transfermarketā man sūta Sergejs Lomakins, ir 4 klubu īpašnieks. Jā, tas tā, tā ir kaut kāda, nezinu, pirmkārt tā nav oficiāla informācija, transfermarkets tas ir tāds bauma līmenī, tā kā te man nav ko komentēt. Es domāju, ir oficiāli dokumenti un no tiem arī vadīsimies. Jā, nav bijusi vēlme sazināties ar transfermarketu. Tā tomēr tāda platforma, ko daudz patērē. Ne? Tur tās spēlētāji vērtības arī. Es domāju, ka pēc šīs sarunas mēs noteikti griezīsimies un veiksim izmaiņas attiecīgi pēc oficiālām dokumentiem. Bet Sergejs saistība ar klubu, kā jūs to komentētu, ir vai nav? Kā es jau teicu, ka saistība ar klubu ir tāda, ka viņš interesējās par mums, jā, un iespēja robežās palīdz. Lomakina kungu mēs noteikti neredzēsim, vai ne? Vipložā. Viņš tomēr ir melnajā sarakstā šajā valstī. Jā, viņš, cik man zināms, viņš ļoti cītīgi seko līdzi no mājām, kur viņš parasti atrastos. Parasti skatās gan pārbaudas spēles, gan visas, protams, svarīgākās spēles. Bet jā, mēģinu atcerēties, kad es iepriekšējo reizi viņu redzēju Latvijā, Vipložā. Tas ir labs jau, drīzāk tajā pašā gadā, ka viņam arī atņēma ieceļošanas tiesības. Bet jā, tas ir labs laiciņš jau pagājis, jā. Jā, bet tas arī interesanti, ja, ka viņš nezaudēja šo vēlmi tērēt savu naudu šeit. Tam droši vien ir arī vajadzīga laba kluba vadība, kas spēja viņam pārdot, kāpēc tas ir jāturpina darīt. Tā kā, tas arī atkarīgs, laikam, arī no vietējās kluba vadības. Sergejs Lomakins, krievu uzņēmējs, ļoti veiksmīgs uzņēmējs, miljardieris, cerams joprojām ir, jā. Tā īsumā Latvijā viņš ir zināms, Latvijā ir veikalu tīkls Fix Price. Jā, Latvijā viņi juridiski nepieder Lomakina kungam, bet pastarpināt tā ir frančīze, kas pieder un tā tālāk. Tā kā, ja tā īsumā, jā, ja jūs zinat Lomakinu, tad redzat Fix Price, tas ir sinonīmi. Lomakina vērtība Forbes vakar atvēra 1,2 miljardu tur rādās. Nezinu, kā viņi to rēķina, bet tomēr par to ir jāuztraucās tādam futbola skatītājam Latvijā. Ja viņš pazūd, tad pazūd klubs. Tā laikam ir tāda normāla situācija ne tikai Latvijā, ja to par normālu var saukt. Pat īsti nē, tā līdzīga situācija arī ir ārzemēs. Tā pati Valencija, kur bagāts īpašnieks, bet kurš nekad mūžā uz vietas tur nebija, tur bija super liela protesta un tā tālāk. Tur arī tie paši piemēri. Bordeaux, Francijā, super tradīcijām bagāts klubs, bet pazuda vienkārši vienā brīdī, jo atnāca pilnīgi nemākslīgs īpašnieks, kurš 2-3 klubus ir nogremdējis. Bet, ja par tiem miljardiem runājam, mums šķiet, ka tā ir liela nauda, ja mēs paskatāmies, kādi īpašnieki vispār ir futbolā, tā ir maza nauda. Tā pati Prāgas Sparta bija pretī Čehijā 2 lielie Prāgas klubi ar īpašniekiem, kuriem ir tirgus vērtība bija 10-15 miljardi ASV dolāru. Tā kā Lomakins uz viņu fona ir kaut kas līdzīgs, kā Rīga ir uz Sparta fona. Tādā ziņā uz mūsu fona Lomakins ir bagāts, piemēram, uz LNK fona, bet uz pasaules fona nav. Jā, bet jābūt satrauktiem par to situāciju, vai vienkārši jāpieņem, kā ir. Tu nevari tur neko izdarīt. Ja tu esi Rīgas fans, tev ir vienkārši jāpriecājas un jābauda, kamēr tu to vari izdarīt. Skaidrs, ka ja pazūd tā lielā nauda, tad tev īsti nav vairs ienākuma avotu. Normāli izņemot Eirokausu, transferu un tam līdzīgi, bet tie nav tādi uzticami ienākuma avoti. Tā kā, jebkurā brīdī tas var notikt. Mums jau ir cik piemēri. Mums pazuda Metalurgs, Ventspils konto ar daudz mazāk bagātiem īpašniekiem. Tā kā, piemēri daudz, bet tas nav tikai pie mums, diemžēl tā ir praktiski visā Eiropā. Kā šāda persona nonāk melnajā sarakstā? Ko tu vari pastāstīt? Kāpēc? Vai ir skaidrs, kas tur bija tas izšķirošais brīdis? Par melno sarakstu ir jāprasa iestādēm. Es jau tikai uzrakstu to, ko lēmumi kādi pieņemti. Ja? Tā kā par to jājautā ir iestādēm attiecīgajām, kas tur bija, kāpēc tur bija un kāpēc tieši kaut kas. Tur bija kā
aizkulisēs runāja, jā, tur saistībā ar Latvijas Futbola Federācijas prezidenta vēlēšanām tur kaut ko gribēja, un iepriekšējais iekšlietu ministrs savulaik Ģirģens gribējis it kā kaut ko rādīt, savu spēku vai vēl kaut ko. Nu, cilvēki, paskatāmies Latvijā noteicošos normatīvos aktus un kā tiek cilvēki ielikti melnajos sarakstos, nu, tur nevar tā paņemt vienu dienu tā. Ieliksim sarakstā. Nu, tā nenotiek. Un tur ir konkrēti apakšā ir lēmumi, ir drošības iestāžu slēdzieni un nevis vienas kaut kādas institūcijas slēdziens. Ir konkrēts saraksts ar konkrētām institūcijām, kuras dod savu slēdzienu. Un, cik es zinu, šajā gadījumā, ja es nemaldos, bija 4 drošības iestāžu slēdziens, un visām slēdziens bija vienāds. Šī persona ir jāiekļauj nevēlamu personu sarakstā, jeb šajā melnajā sarakstā. Bet šādai personai pieder klubs, kuru mēs simbolika tev aiz muguras redzam, vai ne? Nepieder. Klubs ir biedrība. Okay. Un biedrības vadītājs ir cits kungs. Galvenais mecenāts, sponsors, pastarpināti turklāt ar vienu, otru, trešo uzņēmumu un tā tālāk, jā. Oficiāli nē. Jā, nu man arī darbā kolēģi ir prasījuši, kāpēc viņi tērē tajos ārzemju spēlētājos naudu. Nu, man nav īsti atbildes, kāpēc, bet tāda ir vienkārši situācija. Ne? Ja ārzemju spēlētājos viņi tērē naudu, tāpēc, ka tā tu vari būt konkurētspējīgāks. Ja prasītu, kāpēc viņi vispār tērē naudu, tas ir labāks jautājums, man liekas, jo katram tā motivācija ir cita, bet laikam, nu, tā ir statusa lieta. Katram ir kaut kādas savas lietas, kā tu gribi parādīt savu statusu. Vienam tā ir mašīna, citam tā ir jahta, bet lielākajā daļā Rietuma Eiropas, Āzijas, tas ir profesionālais sports, 95% gadījumu profesionālais futbols. Tā ir iespēja parādīt, kā tu apliecini savus, nu, cik tu esi ietekmīgs, savu statusu, tā tu vari iegūt jaunus biznesa kontaktus. Tu vari nokļūt vietās, kur tu normāli nenokļūtu. Nu, piemēram, Premjerlīgā tur gan iz visiem klubiem īpašnieki ir ārzemnieki, tu vari VIP ložā sēsties blakus tur Saudarābijas, tur, piemēram, ietekmīgākiem cilvēkiem. Nu, cilvēkiem, pie kuriem tu varbūt nokļūtu, bet daudz grūtākā veidā. Šī ir laba lieta, ko tu aizsvēri, vai ne? Tas kontaktloks futbolā tomēr ir iespaidīgs. Skaidrs, ka tie klubi pārsvarā viņiem nav ekonomiski pamatoti, nu, uz viņu bagātības fona. Nu, tas pats, piemēram, Prāgas Spartas piemērs, savā rakstā minēja, ka Prāgas Sparta visdrīzāk tam konkrētiem cilvēkam ir sliktākais biznesa projekts viņa dzīvē peļņas ziņā, bet viņam tas ir vajadzīgs, jo tie ir kontakti, tā ir kaut kāda arī savu nepiepildīto sapņu, dažiem lološanu, viņa gadījumā laikam gan ne, bet nu, kādā ziņā tur katram iemesls ir savs, bet pārsvarā, jā, tās ir iespējas dabūt biznesa kontaktus, tās ir iespējas iepazīt jaunus cilvēkus. Nu, reizēm arī, diemžēl, tur uzreiz ir kriminālais fonds, arī visām naudas atmazgāšanām arī tas, diemžēl, kaut kur pavīd, bet kopumā, jā, nu, tur iespējas ir dažādas, un mēs redzam to futbolu, bet viņiem tas nav tikai futbols. Kas vēl? Tie ir tie kontakti, pazīšanās, emocijas, kuras futbolisti saka, ka tu, vai vispār profesionāli sportisti saka, ka tu tikai tādas emocijas var dabūt, tādu adrenalīnu, tu var dabūt tikai dzīvē. Nu, viņiem principā jau tas pats, viņi arī daudzi kaifo VIP ložās vai kaifo no mājām skatoties, kā nu kuram tā nervu sistēma atļauj sekot līdzi, bet nu, arī katram ir tie iemesli ļoti atšķirīgi, bet nu, tā laikam var īsumā arī pateikt. Jā. Tevi interesējoties arī tiesām ejot un tā tālāk, kaut kāda nojausma ir, kāpēc ir vēlme viņam ieguldīt futbolā, ne tikai Latvijā, bet citur? Mīlestība uz futbolu? Varbūt tās, ne? Jo Mākina kungs pats ar futbolu visu laiku ir bijis saistīts, viņš pats ir spēlējis, ne, cik nopietnā līmenī, nē, bet ir spēlējis, un mēs zinām, pasaulē šādu mecenātu netrūks, kuriem cits iegulda gleznās, cits iegulda nekustamajos īpašumos, nezinu. Šis nav ieguldījums, pat īsti nevar teikt, ka tas ir naudas tērēšana.
mēs aizējam, uzspēlējam bowlingu, iztērējam naudu vai vēl kaut kur iztērējam naudu. Viņam ir šāds veids, kā iztērēt naudu. Katrs pēc savas rocības atļaujās, kā var. Ja viņš nevarētu atļauties, viņš to nedarītu. Ja viņš nevarētu atļauties būvēt stadioniņu, bāzi, piņķos, tad viņš to nedarītu. Droši vien jāprasa Lomakina kungam pašam. Kāpēc, kas un tā tālāk, bet no tās puses skatoties neko nevar pārmest. Mums ir labs klubs, nav tādā līmenī, teiksim, tā subjektīvi arī no malas skatoties tā summa, kas ir ieguldīta un starptautiskā arēnā panākuma un vispārējais, man liekas, ka nav adekvāti. Un otrs, ko es arī to neslēpu neviens, man tā liekas no futbola apskatniekiem mūsu Latvijas, ka tās summas, ko maksā futbolistiem, tās ir diezgan pārvērtētas Riga FC, jo es šaubos, vai kāds no stabilām vērtībām un citiem, kas ir Riga FC spēlētāji, ir bijuši transferi kaut kādas pārējas, bet vai viņi pa tādu pašu summu tiktu algoti kādā citā klubā. Un arī nejūtās tā, ka Riga FC būtu kaut kāds tramplīns uz kaut kādu starptautisko futbola klubu, uz lielāku līgu. Nav tā, ka tāpēc par to visu attīstību un visu arī tāds divējādas domas. Ja mēs runājam Latvijas futbola kontekstā, tad es neredzu attīstību, Latvijas futbolistu attīstībā, nacionālā futbola attīstībā, bet Latvijas futbola virslīgas spēka ziņā, ir attīstība, bet vai mēs esam spēruši soli ar šādu grandiozu budžetu uz eiro kausiem un visu pārējo, nejūtu. Par sponsoriem tā ir cita saruna, es pieļauju. Vai jūs varat atklāt, jo te pārskatā tās sadaļas ir redzamas? Jā, es domāju, ka tur nav sevišķi ko komentēt. Ir vairāki partneri kā Latvijā, tā arī aiz robežas un Āzijā. Pat tā kā, es domāju, tie nosaukumi neko neizteiks un paši cilvēki arī tur nesevišķi zīmēties. Bet viss cien, ka jūs spējat tik daudz piesaistīt, vai ne? Mēs pie tā strādājam, teiksim tā. Varbūt neieejot detaļās, jūs pieminējāt, ka spēlētājiem seko vesela skautu brigāde, ja tā var teikt. Tad sponsoriem ir līdzīga tāda komanda, kas arī to dara, vai? Kas seko mums? Nē, kas mēģina viņus piesaistīt. Nē, sponsori nav nekāda sakara ar spēlētāju piesaistīšanu. Nē, es no kluba struktūras viedokļa domāju, ir skautinga departaments vai ir arī sponsori piesaistis departaments? To mēs principā, mums tāds kolektīvs nav liels, tā kā ģenerāldirektors ir SMS, tā kā pa sporta daļu atbild. Vēl viens direktors, 2-3 cilvēki, kas nodarbojās ar sponsoru un partneru reklāmas devēju, tā kā piesaist. Mums būtu, kā Latvijas sabiedrībai, jāuztraucās par to, ka šādam kungam pastarpināt ir ļoti liela ietekme biedrībā, kas spēlē Latvijas futbola virslīgā. Es nezinu, vai ir jāuztraucās, jo tajā daļā, kurā es arī biju tiesas sēdē, kurā es drīkstēju piedalīties un tie materiāli, kas man arī bija, man nav īsti zināms, kas ir šī vaina, kādēļ viņš ir iekļauts melnajā sarakstā. Vai tās ir šīs ekonomiskās saiknes ar Krievijas varas ešaloniem, tātad neslēpsim ar Kremli kaut kādā zināmā mērā, vai ar kaut kādām nevēlamām struktūrām un tā tālāk. Es nevaru spekulēt, tāpēc, ka man pieejamos dokumentos un to, ko es redzēju, figurēja ir drošības iestāžu atzinums, bet drošības iestāžu atzinumu
uz kā pamata un viss balstīts. Šī ir slēgtā daļa gan tiesas sēdē, gan arī dokumenti ir slepenoti, un tas netiek atklāts tieši vienu iemeslu dēļ – drošība. Zem drošības mēs varam tikai spekulēt. Tu pieminēji tiesas sēdes. Īsumā, ko tu tur dzirdēji, redzēji, ko tu atceries? Kāds bija tas? Tiesas sēde bija, man kā žurnālistam bija viena ļoti interesanta pozīcija un moments, kad Lomākina kunga aizstāvība, tad advokāti un vispārējais, viņi ņem ārā izprintētas lapas, kurās ir Delfi publikācijas. Un, tajā brīdī man likās tā diezgan komiski, ka tiesas sēdē kā kaut kādu argumentu un visu pārējo tiek rādītas žurnālistu publikācijas. Tad man ir jautājums šiem advokātiem, es atvainojos, un tiesa arī norādīja uzreiz, ka publikācijas, atvainojiet, tās ir publikācijas, ja? Kas tas par argumentu, ja? Tad man par šo, es negribu apstrīdēt kvalifikāciju, juristu un visu pārējo, ja? Bet no malas man kā žurnālistam un arī kā cilvēkam tas likās diezgan smieklīgi, ka advokāts, jurists, augstākās izglītības, tur kaut kādi kursi, vēl kaut kas, un izvelk ārā Delfa publikācijas, jā. Kaut kā nenopietni izskatījās. Lomākina kungs pats nebija. Lomākina kungs nedrīkstēja piedalīties nemazam. Viņu pārstāvēja juristi, un arī šajā gadījumā ir likumā noteikts un normatīvos aktos noteikts algoritms, teiksim tā, kurš drīkst piedalīties šajās sēdēs, kādi juristi drīkst pārstāvēt Lomākina kungu, jo, neminēšu, ka Lomākina kunga konkrēti persona, kuras lietu izskata tiesa, kura ir šajā melnajā sarakstā. Tāpēc, ka Latvijā ir noteikts skaits advokātu, juridisko pārstāvju, kuriem ir tiesības pārstāvēt šos te īpaši svarīgos gadījumus, jo slēgtajā tiesas sēdē tiek skatīts jautājums par klasificētu informāciju. Un to drīkst tikai noteikts pielaidus cilvēki, un šiem cilvēkiem ir, es nezinu, tas ir jāprasa advokatūrai, un kā tas tiek kārtots un kā tu tiec klāt, jā, pie šādiem, bet tas ir, jā, tur ir specifiski, un ja es pareizi atceros, man tā liekas, pat 2 personām arī no aizstāvības, man tā liekas, ka palūdz iziet ārā, jo drīkstēja palikt tikai tās personas, tātad tiesnesis, tā bija senāts, tātad visaugstākā lieta, ja, un drīkstēja tikai pats tiesnesis atrasties, prokuratūras pārstāvis, un man tā liekas tikai viens advokāts, kuram bija pielaide, pārējiem lūdza iziet. Protams, arī žurnālistiem ir tā slēgtā tiesas sēde, slēgtā daļa. Starp citu, jā, to nolēma uz vietas, ka tā ir slēgtā daļa, bija atklāta, bet tad, kad sāka cilāt šos jautājumus, ka ir iespējams kaut kādi pierādījumi, vēl kaut kas, tad viņi pakonsultējās un saprata, ka ir jātaisa slēgtā daļa, jo aizstāvība un arī apsūdzība, nevis apsūdzība, tā nav pat apsūdzība, jā, īsti. Abas puses nedrīkstēja runāt pilnos atklātos teikumos, jo ir lietas, ko tu nedrīkst izpaust, redzot īpaši, ka ir žurnālists klāt. Jā, bija interesanti tiesas. Tur ir tas viss vispār tīkls, kas ir uztaisīts, jau pat sāk drusku jukt tas skaitlis, cik vispār jau ir klubi tajā satelīta tīklā. Bet Rīga laikam joprojām tāds stabili 2. numurs tajā visā tīklā. Arī tas ir svarīgi, lai šā tīkla galvai attiecīgi Lomākinam, lai viņam nezūd motivācija ieguldīt klubā, infrastruktūrā un pārējā, kamēr viņam motivācija ir, kamēr viņš savus mērķus nav izpildījis, tikmēr, kā redzam, ir arī viņam pēc kā tiekties. Jā, bet transfermarketē mēs atveram, viņam tur rādās 4 klubi. Pafos Čempionu līgā spēlē. Pafos, starp citu, labs piemērs, jā, kā var ar
kā var attīstīties, ka tā Čempionu līga nav nesasniedzama, jo labi, Pafos ir bagātāks klubs ar labākiem spēlētājiem nekā Rīgai, bet tā atšķirība nav tik milzīga, un tas arī pieļauj, ka tomēr daudzi no šīs komandas ir spēlējuši arī pārbaudas spēles visdrīzāk ar Pafos, tā kā viņi zina aptuveni, kur viņi atrodas uz viņu fonu, un ka tā Čempionu līga arī nemaz nav tik nesasniedzams mērķis, ko rāda tas pats arī Kairat šo sezonu piemērs. Tā kā skaidrs, ka Rīga, ja viņa dabūs beidzot to titulu un tiks Čempionu līgā nākamā sezona, skaidrs, ka viņi tur arī neaprobežosies ar pirmajām kārtām, viņi grib tēmēt augstu. Jā, bet tas Pafos piemērs, kā tu minēji, tas ir labs, vai ne? Jo īpašnieks būtībā ir tas pats. Jā, nu viņi arī gāja ļoti līdzīgām kļūdām cauri, tur sākumā arī labi sastāvi, tur skaļi treneri, ne tas viss, pat neatceros, kurā gadā viņi vispār sāk, tas viss beidzot atmaksāties, bet Rīga, Pafos vispār labs kopumā, labs piemērs, ka nauda nav vienīgais, kas izšķir. Nauda ir super svarīga, bet tev arī, kā tu pats teici, tev jāprot un naudu tērēt pareizi. Tā kā šo sezonu Rīga labi trāpījusi, tā kā ziemā būs jauns uzdevums trāpīt ar vēl jauniem pastiprinājumiem, jo tādi būs vajadzīgi. Tu pieminēji Eirokaus. Šogad ļoti labi nospēlējot pret Prāgas Spartu, gan beigās tālāk. Tā spēle iedod to sajūtu, ka tagad pat Čempionu līgā tur varat kaut ko izdarīt. Neviens nesaka, ka būs vieglāk, būs grūti, jā, bet mums būs iespēja kļūdoties, tā pateikt. Jā. Čempions līgu zārs, un ja mēs pirmo kārtu iziesim, tad mums tur zaudēsim Eiropas līga. Mums šogad bija, ja mēs kļūdāmies, tad viss sezona beidzas, un mums nebija šogad arī ļoti vāji pretinieki. Visi spēles bija grūti. Ranga varbūt katru spēli mums bija viņa augstāka vai mūsu līmeni, pat Dilagori viņa bija mūsu līmeni, ļoti laba komanda, viņa mājās ļoti labi spēlē. Es nemaldos, viņa tagad pirmā vietā Grūzijas čempionātā, ja es nemaldos, kad es skatījos pēdējo reizi. Tāpēc kopumā sniegums bija ļoti labs. Un galvenais mērķis komandai – tikt Eiropas līgas un pagarināt to Latvijas sezonu futbolu, lai ziemā arī futbols būtu Latvijā. Lai izdodas. Paldies. Paldies.